Nu ko, Vidzemes Pērli, Sigulda, auto Sigulda, braucot uz šoseju uz Valmieras pusi, nepabrauc garām un iebrauc apskaties. Rudolf, pastāst kaut ko vairāk par šo brīnumu. Nu, labs ģimenes busiņš. Es domāju, ka runāt nav daudz ko vienkārši. Ir 20. gada, 2 litru dīzelis, garā bāze, manuālā kārpa, kas viņam ir ļoti mazs nobraukums, 86,000. Jā. Pats viņu salonā jaunu nopirkus firmu. Tā kā šobrīd mainam autoparku. Šī mašīna savulaik mums ir strādājusi priekš sportistiem. Braukus pa Eiropu, tos 86,000 kilometrus, un šobrīd ir 5 gadi pagājuši, kad jāliek ir jauna bilde iekšā. Tad tu vari visu pastāstīt par katru kilometru, par katru detaļu, par visām lietām. Toreiz ir no punkta A, paši izbraucām no salona, paši 86,000 tai mašīnai esam bijuši kā saimnieki. Ar PVN. Un mašīna ir ar PVN, jā. Tā kā uzņēmējiem, kam interesē iegādāties sakarīgu busiņu, par, teiksim, tirgus ļoti labu cenu šobrīd. Jā. Šeit ir iespēja. Jā, nu paskatīsimies, kas tur iekšā ir. 9 sēdvietas, kas viņam ir bonusā, uzstādījām Webasto. Webasto, tas ir liels bonus mūsu laikapstākļiem vai kaut kādām Ja mēs skatāmies griezumā uz pagājušo ziemu, tad laikam to par bonusu nesauksim, bet nu, patīkam, ja jau ir. Nu, visas ziemas jau katru gadu mainās. Vienalga komfortabli un patīkam. Jā, kas viņam vēl? Viņam jau ir CarPlay iekšā, pieslēdzies ar vādu pēc Androids arī? Jā.